Tad mums vēl ir tāda sociālā un pilsoniskā mācība joma. Tā kā mūsu galvenais atbildīgais par šo jomu pašlaik nevarēja būt klāt, tad es pavisam īsi jums pastāstīšu būtībā to, ko jūs jau zinat. Tās ir līdz šim izdotās vēstures grāmatas vidusskolai, arī sociālās zinātnes vidusskolai pirmā daļa. Pašlaik mēs neko jaunu kā mācību grāmatu neveidojam, tādēļ, kad nav skaidrs, kā šie priekšmeti tiks pasniegti, kāds būs to saturs. Tātad, tā kā tas ir šobrīd tādā nenoteiktā stāvoklī, tad, protams, ka ir jāizmanto tas, kas ir, bet sākt mēs neskriesim vilcienam pa priekšu, ja, un nevarēsim izdomāt to, ko vēl nav izdomājuši atbildīgie cilvēki. Tātad droši var lietot visas Valda Klišāna grāmatas vidusskolai, var lietot arī šo te komplektu Latvijas vēsture, pasaules vēsture, kas mums arī ir plaši pieejams. Un, protams, skolas bibliotekās ļoti noderīgi ir dažādie papildu materiāli, kas tiešām mums ir ļoti gan moderni, gan plaši izmantojami, gan noderīgi. Tātad šīs te enciklopēdijas lielo ideju vienkārši skaidrojums gan vēsturē, gan politikā, gan filozofijā, gan politika un uzņēmējdarbība iesācējiem, kas būtībā ir ne tikai noderīga, interesanta, bet pat, es teiktu, aizraujoša grāmata, kur ne tikai skolēniem, es domāju, ka arī skolotājiem, gatavojot stundas, tur var atrast daudzus interesantus faktus un noderīgas lietas tālāk izmantojumus.